Nu, labdien, studenti, jaunekļi! Uztaisīsim laboratorijas darbu. Būs uzdevumos iesūtīts jums šāds te PDF, laboratorijas darbs par elektriskā lauka intensitāti. Uzdevums var rēķināt, un tas ir labi, bet ir diezgan labi uztaisīt vizualizāciju, un tas jums arī palīdzēs saprast vielu labāk, un arī kā mājasdarbs tas būs salīdzinoši vienkārši, ja? Tātad, kas mums ir? Šeit mums ir PDF ar datora simulāciju, laboratorijas darba datora simulāciju. Šeit ir norāde saite uz simulāciju. Nu, kad mēs saiti nospiežam, mums atverās šāda vieta. Vēl vienu reizi. Tā. Atveram šo te. Atverās šāda vieta. Un šeit tātad laboratorijas darba aprakstā mums ir parādīts, kā te izskatās. Mēs paņemam sensoru. Tas ir šeit. Mēs paņemam mērlenti, ievelkam laukā. Tas ir šeit. Un visbeidzot mēs ieķeksējam šos trīs lauciņus. Elektriskais lauks, vērtības un režģis, ja? Electric field, values and grid. Ja? Mums parādās režģis. Kas tālāk mums ir teikts laboratorijas darbā? Izmanto datoru simulāciju un secina, kā attālums līdz punktveida elektriskajam lādiņam ietekmē elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu un lielumu. Nu, tātad mums ir trīs vērtības. Mums ir tātad pats lādiņš, mums ir attālums un mums ir lauka intensitātes mērījums. Tātad mums ir trīs. Un tātad, tad ir jāsaliek, kas mums ir neatkarīgs, kas atkarīgs, kas fiksēts. Ja, un to viss skaisti aizpildām. Tad mēs paņemam tabuliņu šādu, aizpildām, un to mēs izveidosim Excelī, uztaisīsim grafiku tieši tā, kā šeit ir rakstīts. Tātad mēs ieliekam laukuma centrā vienu nanokulonu lādiņu, novietojam šeit mērpunktu vai kā sensoru, jā. Novietojam šeit sensoru un ar mērlenti izmēram attālumu. Ja? Nu šeit man 88,5 centimetri un lauka intensitāte 11,2 voltu uz metru. Nu, tātad es uztaisīju tabuliņu, kā ir teikts, ja, lai jums būtu ko parādīt, apmēram kā tas izskatās. Jūs droši uztaisīsiet skaistāk nekā es. Tā man aizlec PDFs projām. Tātad izveidojam Excel tabuliņu un izvēlamies grafiku, ja, no vērtībām x, y, tātad mēs ierakstīsim centimetrus un mēs ierakstīsim elektriskā lauka intensitātes mērījumu. Nu, es taisīju ik pa 5 centimetriem sākumā no kaut kāda maza attāluma, no 30 centimetriem. Te diezgan grūti kaut ko mazāk uztaisīt. Var arī no 20, ja, ja mēs izdodamās nolikt šo te sensoru 20 centimetru attālumā, kā te ir, ja. Varam sākt arī no 20. Nu, es taisīju pa 5 centimetri, jūs variet taisīt mazāk vai vairāk. Un kad jau bija 60, 70 centimetri, es pa 10 centimetri, jo tā atšķirība bija tik maza,
kad es vairs tik bieži mērījums netaisīju. Ja? Tātad es palielinu attālumu, ja, uztaisu nākošo mērījumu, ja, un tad vienādos intervālos, lai tas grafiks būtu saprotams. Ja. Tātad mēs ierakstām šīs te prasītās vērtības tabuliņā. Ierakstām tabuliņā. Tātad šeit attālums centimetros un šeit lauka intensitāte voltu uz metru. Tātad izvēlamies grafiku veidu skater. Nu, kaut kas līdzīgs tur latviešu valodā arī bija. Iegūtam grafinam pievieto tuvinājumu līniju trendline un izvēlēties līniju, kas vislabāk atbilst grafika punktiem. Izvēlēta līkme atzīmēt iespēju parādīt funkcijas vienādojumu display equation on chart. Aizvieto pozitīvo lādiņu ar negatīvo, ko var novērot uzraksti, kas mainījās, uzraksti, kas nemainījās. Ja? Tālāk datorsimulācijā izmanto datorsimulāciju un secina, kā punktveida elektriskā lādiņa lielums ietekmē elektriskā lauka intensitāti. Ja? Tātad neatkarīgais, atkarīgais, fiksētais atkal. Tātad mums ir lādiņš kaut kāds, attālums un lauka intensitātes mērījums. Ja? Šeit man ir viens pozitīvs nanokulons. Ja? Es varu uzlikt 2 nanokuloni, es varu uzlikt 3 nanokuloni. Laikam viņi mazliet izkliduši, man jāmēģina nolikt viņus tieši vietā. Ja? Man te ir 3 nanokuloni. Ja? Un te var atkal kādas mērījumus uztaisīt un piefiksēt. Ja? Nu, apmēram pieturamies pie tā, kas ir prasīts šeit protokolā. Ja? Un tā tad izveidojam Excel tabuliņu, kā prasīts, un atbildam uz jautājumiem, kas šeit ir uzdots. Apvienojot kulonu likumu un elektriskā lauka intensitātes definīciju, iegūst izteiksmi elektriskā lauka intensitātes aprēķināšanai ap punktveida lādiņu. Tātad, nu, šeit droši vien formuliņu ierakstīsiet no stundas pierakstiem, ko es ieliku jau e-vidē. Tā, un intensitāte šeit ir definīcijas, cik es saprotu. Izteiksme elektriskā lauka intensitātes aprēķināšanai ap punktveida lādiņa. Ja? Salīdzina 3. uzdevuma iegūto izteiksmi ar 1. un 2. punktu uzdevuma formulētajām hipotēzēm un reģistrētajiem datiem. Uzraksta, kādu fizikālie lielumu un kā ietekmē elektriskā lauka intensitāte ap punktveida lādiņu. Uzraksti, kas izvēlās labi, kas sagādāja grūtības, kāpēc. Ja? Jā, protams, ir iespējams arī izlikt tos lādiņus izkliedēt, ja? Un tad mums ir šī ģeometriskā summa, mums arī ir iespējams ielikt te kaut ko, mums ir jau 2 lauki, un te var būt pa vidu. Ja mēs notrāpīsim, varbūt, ka te nekāda intensitāte nebūs. Vajadzētu būt kaut kādā brīdī, kad tā intensitāte pazūd, man neizstādās. Ja? Nu labi, tā tad bija arī kādā punktā prasīts nomainīt no pozitīvā uz negatīvo lādiņu, ja? Kas notiek atkal mērījumā, aizpildam grafiku. Nu, man iznāca apmēram šāds grafikiņš. Ja? Es tā ļoti rūpīgi nestrādāju, jūs droši vien mācīsiet prasmīgāk. Tātad šeit ir volti uz metru. Ja? Attālums centimetros, šeit ir lauka intensitāte, nu šādu te es uztaisīju, ja? Pēc norādes, ja? Tā kā tā, nu varbūt pēc tam pielikšu arī kaut ko no stundas, lai jums būtu tā kā sekmes jums darbiņā.